Sveiki un laipni lūdzam Parkside darbnīcā. Mani sauc Filips, un, ja arī tu vēlies uzlabot savu fizisko formu, tad klausies uzmanīgi. Šodienas Do It Yourself projektā mēs būvējam zviedru sienu. Kā vienmēr, visu nepieciešamo instrumentu un materiālu sarakstu atradīsi zemāk būvniecības instrukcijā. Un mēs sāksim ar to, ka ar iegremdējamo zāģi izgriežam sānu paneļus no lielās finiera plāksnes. Kad esi sazāģējis 4 sloksnes, paņem 2 no tām un jau iepriekš izurbi caurumus apaļkoka stieņiem. Šim nolūkam mēs izmantojam 40 mm Forstnera urbmašīnu un urbmašīnu ar statīvu. Pēc tam ņem izurbtās sloksnes un pielīmē katru pie neizurbtās sloksnes. Un tā veidojas abas sienu daļas. Un ja mēs jau to darām, tad uzreiz salīmē kopā arī abas kvadrātveida finiera plāksnes, jo no tām tiks izgatavotas pievilkšanās stieņa sānu daļas. Vislabāk paņem vēl palikņus, lai panāktu vienmērīgāku spiediena sadalījumu. Kamēr salīmētās detaļas žūst, vari sazāģēt 40 mm biezos stieņus. Šim nolūkam vislabāk piemērota ir leņķzāģis. Un tā visas detaļas ir pabeigtas. Bet pirms mēs salīmējam zviedru sienu kopā, es ar frēzi un noapaļošanas frēzīti vēlreiz apstrādāju visas malas, lai tās noapaļotu. Tā kā mūsu kāpņu pakāpieni nav tikai vienkārši salīmēti, bet papildus arī nostiprināti ar dībeļiem, es tagad ieskicēšu pakāpienu pozīcijas aizmugurē. Kad viss ir salīmēts kopā, varu urbt caurumus. Un uzreiz iedzīt dībeļus cauri. Kamēr zviedru siena žūst, ķeramies klāt pie pievilkšanās stieņa. Un sākam ar to, ka izzāģējam sānu paneļus no iepriekš salīmētās plātnes. Kad formulas ir pierakstītas, vispirms izurbju stūrus ar 8 mm urbi. Taisnās daļas griežu ar iegremdējamo zāģi, bet pārējos griezumus veicu ar figūrzāģi. Ievilkšanās stienis tiek uzkārts. Protams, abās pusēs ir nepieciešami āķi, un es jau esmu tos šeit izurbis. Tagad tiek izurbti 3 aklie caurumi līdz pusei no materiāla biezuma. Un līdz ar to arī sānu paneļi ir pabeigti. Tagad vēl jānoapaļo malas, un tam es izmantoju frēzi. Pēc tam mēs ņemam pievilkšanās stieni un iekarinām to zviedru sienām. Tātad pirms es varu veikt savu pirmo pievilkšanos, ir jāpiestiprina zviedru siena. Šim nolūkam es no atgriezumiem izgriežu 2 daudzslāņu saplākšņu sloksnes, ieskrūvēju tās aizmugurē pie sānu daļām un pēc tam pie sienas. Tātad, un ar to zviedru siena ir pabeigta. Tagad trūkst tikai pats svarīgākais – treniņš. Kāds līdz šim bija tavs labākais arguments netrenēties? Uzraksti man to komentāros, jo tagad vairs nekādu attaisnojumu. Vienkārši dari, tu to vari!